Ipon LV ir karatē sporta klubs ar filiālēm Imantā, Zolitūdē un Jūrmalā. Šoreiz mēs viesojāmies Imantas filiālē, kas ir pirmā un šobrīd lielākā. Mēs trenējam bērnus no 4 gadiem līdz pat pieaugušajiem. Pieauguši atnāks vēlāk vakarā. Visas vecuma grupas sadalītas pēc vecuma līmeņa, pieredzes, meitenes un zēni. Mēs šeit gatavojam pirmkārt labus cilvēkus. Un trenējam bērnus no 0 līdz pieaugušo nopietnu sporta līmenim. Tie vecākie sportisti piedalās dažādu līmeņu sacensībās. Tā skaitā mums ir diezgan daudzi sportisti, kuri Latvijas izlasē, kur ir pelnījuši medaļas starptautiskos turnīros, arī Eiropas čempionātos, arī Eiropas studentu čempionātā. Tā kā mēs esam diezgan nopietns spēks karatē Latvijā. Šitās grupas sportisti jau ļoti aktīvi piedalās. Šeit ir gan Latvijas čempioni, gan starptautisko turnīru uzvarētāji Polijā, Ungārijā, Vācijā, dažādās valstīs. Mums ir diezgan aktīvs grafiks un, protams, ka tas nav priekš mazākiem bērniem, bet sākot ar 10, 11 gadiem sportistiem ir iespēja diezgan bieži piedalīties sacensībās gan Latvijā, gan ārzemēs. Un mēs esam tāds aktīvs klubs, kurš cenšas attīstīties arī šajā virzienā. Es jau nodarbojos karatē šajā klubā jau 9 gadi. Es gribu nākamajā gadā tikt Latvijas izlasē. Es esmu 2 reizi Latvijas čempions, Baltijas čempions un vēl daudz starptautiskās sacensībās es biju. Es arī piedalos citos starptautiskas sports un Latvijas sacensības, un man arī ir labi rezultāti. Un es cenšos, lai man viņi būtu vēl labākie, jo tas ir mans mērķis. Man ļoti patīk šeit trenēties, jo te ir ļoti laba attieksme un ļoti foršs treneris. Apvienot ar mācībām ir diezgan grūti, bet es to spēju, jo skolā man visi saprot, ka es trenējos un es gribu augstāku. Treniņi notiek 4 reizes nedēļā un vēl viens individuālais treniņš. Šajā sporta klubā es trenējos 1 gads. Karatē es trenējos ilgi kā 8 gadi. Es trenēju šajā klubā 9 gadus jau. Man ļoti patīk šeit darboties, tāpēc, ka šeit ir ļoti labs kolektīvs un šeit ir ļoti labs treneris. Neskatoties uz lielu un nopietnu darbu, šeit bērni un jaunieši jūtas kā mājās, kā lielā ģimenē. Smaida, smagi strādā un jūtas komfortabli, atceroties, ka disciplīna un cieņa ir pirmajā vietā. Ipon LV no iesācēja līdz augsta līmeņa sportistam.